tur tagad pieliks, nevis par to, par cik tā degviela tagad varētu būt lētāka. It works the both ways. Manipulācija sabiedrībai nenes pienesumu, tad tas jebkurā gadījumā ir zemiski. Jo tu vienkārši manipulē. Skaties, tāpēc ir, piemēram, Latvijas Tautas kanāls YouTube'ā, kur ir intervijas ar interesantiem cilvēkiem, un ir arī nedēļas pārskats, kas noticis, piemēram, Latvijā. Es tur nezinu, gadu, pusotru atpakaļ skatījos tos pārskats. No sākuma viņi tā ar humoru tur bišķītīgi piegāja, pēc tam ar tādu analīzi un nosodījumu bišķi pieiet, ja, kad tur tie tādi. Tu negribi vienkārši tādā laivā būt kopā, un es tos, kaut arī tā informācija ir interesantāka nekā tu klausītos kaut kādus, nezinu, tur bez tabū un tam līdzīgi, bet viņa tev nedod pienesumu. Tu rupi sakot, tādā egregorā politiskā ielien iekšā, un vienalga kādas emocijas, pozitīvas vai negatīvas, tu sūtītu, tu baro to sistēmu. Tāpēc vienkārši savā ziņā ignorējums politikai vispār nesko līdzi, nu, neskaitot tur Nīlu Makoju un kā tur Karlsonu citreiz kaut kādu sižetiņu pastos, bet arī ne tur baigi lielos. Tad jau labāk reiz mēnesī kaut kādu interesantu interviju ar kā sauc to liso podcastu vadītāju Amerikā numur 1. Jā, kaut to ir Roganu, jā. Jā, viņam tā interesanti. Pasniegšanas veids savādāks ir. Tā tur skaitās. Tu esi tas, ko tu ēd, un tu ēd ne tikai fiziski, bet arī ar acīm, ausīm. Savu darbībā. Es tev pārsūtīšu, ko es tagad klausos. Diezgan interesanti, kad īstenībā Latvijas egregors ir spēcīgākais pasaulē, jo ļoti maz tautas vispār vēl piemina savas vecāku tradīcijas. Un latviskais egregors, kad tev saka, nu, tas senču spēks, jā, prasa senčiem, un ka tas palīdz cauri grūtiem laikiem iziet un tam līdzīgi. Un vienkārši viena sieviete intervija, tas tev vienkārši nosūtīšu, noklausies, pēc tam varēs par to.
visu laiku jau nevajag klausīties ik pa laikam, jo savādāk, ja tu klausies 3 dažādus podkastus, tu neatcerēsies, kas bija pirmajā. Beigās tāds viss saplūdīs. Jā. Nē, es jau ar tādā ziņā grēkoju, ja es klausos daudz, tad es mēģinu nejaukt tēmas baigi kopā. Jo tu vari klausīties par vienu tēmu vairāk, tas ir forši, jo tu no dažādiem aspektiem to uztver. Jo to es pats esmu izsecinājis.